Tā tad atkal labu vakaru visiem Latvijā. Nu redziet, kur atkal ir kārtējais kantorītis, jā, kur atkal ir sievietes, jā, kā viņus sauc, uzliksim tulītās. Es, man liekas, par šo kantorīti jau sen biju interesējies, bet tikai šodien iznāca uztaisīt, jā. Draudze dzīvības vārds. Nu, puiši un meitenes, varu pateikt, ka nekāds dzīvības vārds tur nav, ka tas ir fakes. Puiši un meitenes, tas viss ir fakes. Un tas neskaitās, un tas nav, ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs lasām Bībeli, kā Dievs ir ieplānojis, kā Dievs ir paredzējis, kā Dievs to grib, un kāds ir Dieva prāts un plāns un griba, tas ir tas, ka sievietes nedara to, ko atkal dara šīs divas kundzītes. Ja redziet vārdi, uzvārdi variet paši lasīt. Ja? Tātad šīs atkal ir divas sacēlušās pret Dievu, sacēlušās dvēseles feministes, jo es teicu, feminisma gars ir gars no elles, no sātana. Ja? Tātad tie cilvēki, tie vīrieši, kas ir atļāvuši šīm sievietēm šajā kantorītī, ja? Tā nav draudze. Ja tā būtu Jēzus draudze, tad viņā sievietēm būtu sava vieta, kā Bībelē tas ir paredzēts, un viņas šeit nestāvētu, nepozētu un nerunātu un nesludinātu, kā mēs redzam, kur ir rakstīts, ka sludina, ja? Tātad puišu meitenes Bībele aizliedz. Šobrīd tāds īsais video, lai jūs saprastu, ja es nesaucu rakstvietas, bet kas ir lietas kursā, kas ir, kas nav, nezinu, tāds īsais video. Sievietēm ir citas lietas Bībelē aprakstītas, ko viņas var darīt, ko drīkst darīt, kas jādara, jā, kas viņām ir ok pēc rakstiem, bet tikai nesludināt, mācīt zālē sēdošos vīriešus, jā, jo tajā auditorijā ir vīrieši, un tas ir pret rakstiem, un tāpēc atkal šitas kantorītis, kā es teicu, jā, jo Jēzus draudze, vienā vārdā tā savilksim vienā teikumā, Jēzus īstā Bībeles Jēzus draudze ir tāda, kas piepilda, jeb izpilda visu to, kas ir rakstīts Bībelē, tādā veidā, tikai tā, tas nozīmē, ja tur ir kādi aizliegumi, tad šīs draudzes izpilda šos aizliegumus, to, ko drīkst, tad viņas arī tajā iekļaujās, bet viņas nesaceļās. Viņas neizmaina, ja? Neviens vadītājs vīrietis vai kas ir pie šprices, ja? Neviens neizlemj, mēs darīsim pa savam, mēs darīsim kā mēs gribam, mēs darīsim šādi. Nē, ja kāds šādi rīkojās pret Bībeli, un mēs to redzam, jo es cepos savā kanālā Darbnīca, ja? Šobrīd jūs esat kanālā Pagāno, manā rezerves kanālā, bet manā kanālā Darbnica ir gandrīz katru nedēļu vai katru mēnesi kāds video par sievietēm, kuras Latvijā māca. Jā, es visas rādu sejā, saucu vārdos, uzvārdos un taisu video, lai jūs redzētu, ka tās sievietes ir sacēlušās pret Dievu un tie cilvēki, ja vīrieši, kas ir ļāvuši to izdarīt, ja, kādi vīrieši to ļauj, ja, tie arī ir šajā sātana sacelšanās, sauciet, kā gribiet, feminisma garā, nav problēma. Viņi atbalsta, un viņi arī nav, kad jāprasa, vai viņi ir piedzimuši no augšienes. Redzot to, ka tiek darīts pret Dieva vārdu, var droši apgalvot, ka šie cilvēki, kas stāvais kaut kādā šī dzīvības vārda, viņi ir pazuduši grēcinieki, viņi nav piedzimuši no jauna. Viņus nevada svētais gars. Ziniet, kāpēc? Svētais gars ir sarakstījis Bībeli, un ja svētais gars Bībelē caur apsturu Pāvilu ir aizliedzis, ja, sievietēm darīt to, ko viņas dara, un, piemēram, dzīvības vārda kādi cilvēki to ir ignorējuši, ja, to, ko svētais gars Bībelē saka var un ko saka nevar, ja, tad šie vīrieši, kas ir dzīvības vārdā, ja, kas ir atbildīgi par to, lai notiktu tā, kā svētais gars Bībelē ir uzrakstījis un lai tā tiktu izlasīts un tā darītu, tad viņi to nedara. Tas nozīmē, ka viņi nav svētā gara
Ja, svētais gars nav viņos, jeb Dieva gars nav viņos, tad viņi nav piedzimuši no augšienes, puiši un meitenes. Ja kāds var izkropļot Bībeli, tad tas nozīmē, ka viņš nav piedzimis no augšienes, un tas ir pazudis grēcinieks. Dzīvības vārda šie atbildīgie ir pazuduši grēcinieki, kas iet uz elli.